Par tēvu Gabrielu kopš viņa nāves 1995. gadā un kanonizēšana 2012. gadā ir sarakstīta neviena grāmata. Garīdznieki un parasti cilvēki dalās savās atmiņās, novērojumos, dalās ar dzirdēto, piedzīvoto un redzēto. Tēvs Gabriels ir kļuvis par godājamāko un mīļāko Gruzijas stareci. Pieejamā informācija liecina, ka tapuši vismaz 40 viņa ikonas, un tomēr neskatoties uz vispārēju viņa atzīšanu, tēvs Gabriels savas dzīves laikā bieži ir dziļu nožēlu sacīja: Gruzijas tauta mani nav sapratusi. Gruzija atcerās, ka tēvs Gabriels nemīlēja fotografēties. Fotoattēlus, kas nonāca viņa rokās, viņš saplēsa. Tēvam Gabrielam iekrita dzīvot padomu laikos, kad ticība Dievam tika apkarota visādos veidos. Tikai dzīves beigās viņš pieredzēja pārmaiņas. Tēvs Nikolais Makarašvili atceras par tik smagu un moceklības pilnu dzīvi, kāda bija tēvam Gabrielam, es nekur neesmu dzirdējis. Kā Mūzes 40 gadus nesa Gruzijas krustu, 25 gadus gulēja kapsētā, 15 gadus ubagoja. Kad tēvam Georgijam Baziladzem jautāja, kad tēvs Gabriels kļuva svēts, viņš atbildēja: Tēvs Gabriels nevis kļuva svēts, bet piedzima svēts. Gabriels bija svēts arī tad, kad svētkalpotāji Gruzijā viņam neļāva piedalīties svētajā vakarēdienā. Viņš Dieva acīs bija svēts arī tad, kad viņam tika liekta iespēja svētkalpot. Gabriels cīnījās ar ļaunumu tad, kad valstī valdīja ļaunums un kad garīgās personas nespēja izdvest ne skaņu. Tēvs Gabriels bija tik dziļš, Dievs viņam atklāja tik lielus noslēpumus, ka ietērt vārdos viņu dzīvi un pamācības nav tik vienkārši un viegli. Lai rakstītu par tēvu Gabrielu, pašam jābūt līdzīgā garīgā līmenī, jābūt svētam. Tēvs Georgijs liecina, daudzi raksta par tēvu Gabrielu, bet raksta pašas sabiedrības izveidotos rāmjos svētajiem, bet kuros nav galvenā, par ko cīnījās Gabriels. Raksta par viņa brīnumiem, bet līdzīgus brīnumus veikuši arī citi svētie. Lai cik nepilnīgi arī būtu pašreiz pieejamie tēva Gabriela dzīves apraksti, domājams dievbijīgais un dievu meklējošais Latviju lasītājs te atradīs dzīvu ūdeni, ar ko veldzēt savu dvēseli. Tā raksta virspriesteris Jānis Kalniņš. Īs ieskats Gruzijas baznīcas vēsturē. Gatavojot izdošanai grāmatu par mūsdienu svēto tēvu Gabrielu, nonācām pie slēdziena, ka daudzas lietas, nosaukumi un fakti bez ieskata Gruzijas baznīcas vēsturē nav saprotami, tāpēc nolēmām dot nelielu ieskatu bagātajā Gruzīnu tautas nacionālo dārgumu krātuvē. Ortodoksālai vai pareizticīgai baznīcai ir viens vienīgs vēsturisks pirmavots – svētā gara nonākšana 50. dienā pēc Kristus augšām celšanās. Baznīcas būtība kopš tiem laikiem nav mainījusies. Ortodoksālā baznīca ir apostuļu laika baznīcas tiešs turpinājums. Baznīcas svētais mantojums vēsta, ka pēc svētā gara nonākšanas apostuļi savā starpā sprieda uz kuru pusi un valsti, kuram doties evaņģēlija sludināšanā. Piedalījās arī Dievmāte Marija. Tika nolemts vilkt lozi. Dievmātei iekrita Ibērijas zemes, Gruzija. Kad Dievmāte bija gatava doties ceļā, viņai parādījās Dieva eņģelis un lika palikt Jeruzālemē un apsolīja, ka viņas loze piepildīsies savā laikā. Tad Dievmāte Kristus pamācīta piesauca apostuli Andreju, iedeva viņam līdzi kā apliecinājumu Ibērijas svētīšanai savu nerokām darināto ikonu un sūtīja uz Gruziju. Kopš tā laika un līdz pat šim brīdim visa ortodoksālā pasaule Gruziju dēvē par Dievmātes dalienu. Ne tikai no Gruzijas, bet arī no Bizantijas vēstures avotiem redzams, ka šeit sludinājuši svētie apustuļi Andrejs, Matijs,
Simons Kanonīts, Bartolomejs, Tadejs un Toms. Tiek uzskatīts, ka pirmo bīskapa katedru Gruzijā dibināja apustulis Andrejs jau 1. un 2. gadsimtā. Gruzijā izveidojās Atskuri, Picundas, Fasidas un citas bīskapijas. Kristietība par valsts reliģiju Gruzijā tika pasludināta ap 326. gadu. Tas ir pusgadsimtu agrāk nekā tas notika Romas impērijā. 4. gadsimtā, 30. gados dievmātes sūtīt, Gruzijā ierādās Svētā Nino un sludināja kristietību Gruzijas austrumos. Gruzijas pareizticīgā baznīca viņu nodēvēja par Gruzijas apgaismotāju. Nino sludināšana pieveda pie Kristus visu Gruziju. Pati Nino dzimusi Kapadoķijā ap 280. gadu. Viņas tēvs bija lielmocekļa Georgija radinieks, bet māte Jeruzālemes patriarha māsa. 326. gadā cars Mirjans pats ieguvis jaunu ticību, pasludināja kristietību par valsts reliģiju. Par zīmi kristietības uzvarai Svētā Nino pavēlēja uzcelt krustus, galveno pacēla Mtshetā. Nino nomira ap 355. gadu, viņas svētie pīšļi atrodas Gruzijā, Bodbijas klosterī. Lai saprastu Gruzīnu baznīcas tālāko vēsturi, nedaudz jāpakavējas senākos notikumos. Saskaņā ar Gruzijas pareizticīgās baznīcas mantojumu, Gruzīnu ebreji 4. gadsimtā pirms Kristus dzimšanas atveda uz Mtshetu pravieša Elijas mēteli. Mtsheta ir senās Gruzijas galvaspilsēta. 6 gadsimtus vēlāk Mtshetā ieradās ebreju delegācija no Jeruzālemes. Viņi lūdza Mtshetas ebrejus ņemt dalību tiesā pār Kristu. Jūdu kopiena Mtshetā nosūtīja uz Svēto zemi 2 rabīnus – Mtshetas Eliozu un Karsnelī Longinu. Viņi kļuva Kristus krusta nāves liecinieki. Atgriezušies, rabīni atveda sev līdzi kunga Kristus svārkus Hitonu, kurus rabīns Elios atpirka no karavīriem. Rabīna Elioza māsa Sidonija ar asarām un raudām noklausījās bēdīgās ziņas, piespieda pie krūtīm Kristus svārkus un pēkšņi nomira. Sidoniju apglabāja kopā ar Kristus svārkiem Hitonu, jo neviens nespēja tos izņemt no viņas rokām. Virs kapa izauga ciedra koks. Apmēram 300 gadus pēc šī notikuma pirmo Gruzīnu dievnamu, veltīts 12 apustuļiem, ar Svētās Nino norādi ķēniņš Marijans pavēlēja uzcelt tieši tā ciedru koka vietā, kurš izauga virs Svētās Sidonijas kapa, kuru apglabāja kopā ar Kristus Hitonu. Ciedrs pa šiem 300 gadiem bija izaudzis varenliels. Baznīcas celtniecības laikā notika Dieva brīnumi. Pēc Svētās Nino lūgšanām ciedra stumbrs, kuru nebija iespējams nocirst, brīnumainā kārtā pacēlās debesīs un nolaidās vietā, kas paredzēta dievnama plānā. Tas kļuva par pirmo baznīcas balstu. Saskaņā ar Kartlis Tshovreba, Gruzijas vēstures apraksts, šis balsts izdalīja miris, un tur notika daudzskaitlīgi brīnumi un dziedināšanas. To sāka dēvēt par Svetitshovelli, kas tulkojumā nozīmē dzīvu darošais balsts. Balstu norobežoja un tam apkārt uzcēla Svetitshovelli baznīcu. Gruzīnu vēstures avoti to dēvē par svētumu svētumu. 11. gadsimtā ar patriarha Melhisedeka svētību tika uzcelta varena un iespaidīga Svetitshovelli katedrāle, kāda tā stāv līdz pat šai dienai. Tā bija Katolikosu patriarhu rezidence, te kronēja ķēniņus, te atrodas arī Gruzijas patriarhu un ķēniņu dusas vieta. Interesanti ir tas, ka Svetitshovelli katedrāle ir celta pēc līdzības ar Zālamana templi. Abās centrālā altāra pusēs atrodas sānaltāri,
Labajā pusē veltīts svētajam Nikolajam, kreisajā pusē pravietim Elijam, kur tiek glabāts arī viņa mētelis. Pravieša Elijas altāra priekšā atrodas aka, kas nes pravieša godājamo vārdu. Svētīts Hoveli ir Gruzijas sirds, un to dēvē par otro Jeruzālemi. Kristus brīdināja: pasaulē jums ir bēdas. Arī Gruzijas baznīca izgāja cauri savām nāves ielām, piedzīvoja smagus pārbaudījumus, taču izšķirošos brīžos vienmēr bija un ir jaušama Dievmātes klātbūtne. Kā māca baznīca un svētie tēvi, svarīgākais garīgajā dzīvē ir saglabāt nesagrozītu Kristus mācību, jo no tā atkarīga mūsu dvēseles pestīšana. 4. gadsimtā Dievmāte brīnumainā veidā parādījās sirdskaidrajam Jānim Zedazneli, kurš veica svētcīņu vienā no Kapadoķijas alām. Dievmāte lika viņam izvēlēties 12 pašus cienīgākos no saviem skolniekiem un kopā ar viņiem doties uz Gruziju, lai glābtu no monofizītu ķecerības un nostiprinātu kristietību. Jau Gruzijā Dievmāte kopā ar svēto Nino parādījās sirdskaidrajam Jānim sapnī un deva norādījumu, lai viņš izsūta savus skolniekus pa visu valsti, lai viņi dibina klosterus, ceļ baznīcu un nostiprina visur Kristus mācību. Svētie asīriešu tēvi sevišķi uzmanību veltīja tam, lai dievkalpojumi visur noritētu gruzīnu valodā. Šo 13 svēto tēvu darbību un ieguldījums ir neatsverami. Nevelti Gruzijā viņus dēvē par otrajiem apustaļiem. Lielu iespaidu uz gruzīnu garīgo dzīvi atstāja arī svētais Dāvids Garedželi, sirdskaidrais Magvimas Šio un daudz citi svētie. Ja paveramies Gruzijas pareizticīgās baznīcas kalendārā, tad redzēsim, ka gandrīz katru gada dienu tiek pieminēts kāds gruzīnu svētais. Sevišķi daudz ir mocekļu, jo Gruzija bieži vien cieta no svežzemi iekarotājiem. Daudzu gadsimtu garumā tai nācās karot ar grieķiem, romiešiem, mongoļiem, arābiem, turkiem, osmaņiem, persiešiem, armēņiem un ticīgiem un neticīgiem krieviem. Bieži vien apmaiņā pret dzīvību tika piedāvāts pieņemt citu ticību, novērsties no Kristus. Svētie baznīcas skolotāji un tēvi vienmēr ir ieteikuši kristiešiem sevis stiprināšanai lasīt ne tikai svētos rakstus, bet arī pārlasīt un turēt atmiņā svēto mocekļu un pilnību sasniegušo kristiešu dzīves aprakstus, jo tie faktiski ir apostoļu darbi turpinājums. Kristiešu mocības nereti raksturojamas ne tikai ar ārkārtēju cietsirdību un sadismu, bet arī ar milzīgu mocekļu skaitu masveida slepkavībās. 1227. gadā vienā dienā 100 000 persiešu gūstekņu Gruzīnu Raibā pūlī sadzina pie tilta pāri Kuras upei. Šī vieta atradās blakus Ciānas katedrālei Tbilisī. Viņiem tika piedāvāta brīvība un dāsnas dāvanas apmaiņai pret nodevību. Gruzīni palikšot dzīvi, atteikdamies no Kristus. Par zīmi tam mīdot uz tilta uzliktās svētās ikonas. Visi 100 000 padevās moceklībai. Neviens neuzkāpa nevienai ikonai, nepieņēma islāmu. Ūdens upē kļuva sarkans no viņu asinīm, svēto mocekļu mirstīgās atliekas gulēja tik biezā slānī, kā upi varēja pāriet sausām kājām. Naktī virs tilta nolaidās gaismas stabs, tūlīt pēc tam notika zemestrīce un nežēlīgā Horezmas sultāna Dželaledina mājoklis, kas bija ierīkots zem Ciānas katedrāles kupola, sagrova. Kā tika minēts, Gruzīnu tautā ir daudz svēto mocekļu, taču pats traģiskākais Gruzijas vēsturē skaitās 17. gadsimts.
Tas izceļas ar savu moceklību. Te daži piemēri. 1616. gadā Dāvida Garedži klostera mūki svinēja Kristus augšām celšanās svētkus. Kā tas pieņemts, pusnaktī notika svinīgs krusta gājiens, kuru izgaismoja degošas lāpas un sveces. Rīta dievkalpojuma laikā Dieva eņģelis parādījās klostera priekšniekam Arsēnijam un teica: Mūsu kungs tagad aicina jūs uz savu debesu mītni. Šonakt jums būs liels pārbaudījums, jūs tiksiet sakapāti ar zobenu. Kas vēlas glābt savu laicīgo dzīvi, lai bēg vai paslēpjas, bet kurš vēlas glābt savu dvēseli mūžībai, tiks nogalināts ar zobenu un tiks kronēts ar nemirstības vainagu. Klosterī sākās liturģija. Pa to laiku klosteri aplenca persiešu karavīri. Igumens Arsēnijs iznāca pie uzbrucēju vadoņa un pazemīgi lūdza viņam iespēju nokalpot liturģiju līdz galam. Vadonis paklausīja. Klostera iemītnieki piedalījās svētajā vakarēdienā. Pēc tam ienaidnieka karavīri nogalināja visus bez izņēmuma, sākot no igumēna. 6000 svētie mūki tika ne tikai nodurti, bet arī zvēriski sacirsti gabalos. Nāvi viņi sagaidīja pilnīgā mierā, klusējot kā avis, kas tiek vestas uz kaušanu. Viņu mirstīgās atliekas tika izmētātas pa visu klosteru teritoriju par barību putniem un zvēriem laukā. Lai arī grūti bagātam ieiet debesu valstībā, bet ne neiespējami, arī par to var lasīt baznīcas mantojumā. 410. gada sākumā cars Mirdats IV. Tika saņemts gūstā kaujā ar persiešiem pie Gardabani. Viņš neatteicās no Kristus, tāpēc tika iemests cietumā, kur tika mocīts. Lieli nopelni ir caram Vahtangam Gorgosalī. Kāpjot tronī, viņa pirmie vārdi bija: Šo pārbaudījumu kungs ir pieļāvis mūsu grēku dēļ. Viņš ne tikai apvienoja Gruziju, bet panāca tās politisko neatkarību no Bizantijas un Persijas. Pēc viņa iniciatīvas tika likti autokefālās baznīcas pārvaldes pamati. Priekšgalā atradās arhibīskaps ar katolikosa titulu, tika palielināts bīskapiju skaits, tika izveidota sinoda, kas sastāvēja vismaz 14 bīskapu sastāvā. Galvaspilsēta no Mtshetas tika pārnesta uz jaundibināto Tbilisī. Cars Vahtangs gāja bojā vienā no kaujām ar persiešiem. No 1184. gada līdz 1213. gadam carienes Tamāras valdīšanas laikā Grūzijas atzimšana un uzplauksme turpinājās. Grūzija ne tikai apstādināja turku iekarotājus, bet arī pilnībā tos no Aizkaukāza padzina. Carienes Tamāras valdīšanas laikā Grūzija izveidojās par spēcīgāko Mazāzijas valsti. No 11. līdz 13. gadsimtam Grūzijā bija zelta laikmets. 14. gadsimta 40. gados Grūzijai nācās cīnīties ar mongoļu ordām. No 1386. līdz 1403. gadam Tamerlans 8 reizes uzsāka kara gājienus uz Grūziju. Valsts pārvērtās drupās, tika iznīcinātas provinces, apeldeņošanas sistēmas, lauksaimniecība nonāca pilnīgā pagrimumā. Izdzīvotāji bija spiesti slēpties kalnos. Valsti īpaši grāva pastāvīgie sirotāju uzbrukumi. Ekonomiskais kritums un feodāļu ķīviņi Grūziju sadalīja atsevišķās kņazistēs. Valsts sadalījās Kahetijas, Kartlijas un Imeretijas caristēs. 1622. gadā Kristus un Svētās baznīcas dēļ savu dzīvību ziedoja Grūzijas cars Luarsaps II. Viens no spilgtākajiem upurēšanās piemēriem savas tautas labā ir Grūzijas ķeizarienes Ketevanas dzīve. Laicīgajā dzīvē viņai bija viss
taču vēloties pasargāt savu tautu un svēto baznīcu no izpostīšanas, viņu devās uz pārunām ar persiešu šahu Abasu. Šahs piedāvāja Ketevanai mainīt ticību, pieņemt islāmu, taču saņēma nepārprotamu atteikumu. Rezultātā ķeizariene tika iemesta cietumā, kur pavadīja 10 mokpilnus gadus. Austrumnieku cietumi vispār nekad nav bijuši humānas ieslodzījuma vietas. Ketevanu mēģināja tur salauzt. Viņu centās ietekmēt gan ar ļaunu, gan arī ar labu. Viņai piedāvāja kļūt par Persijas šahieni, iemantojot milzīgas bagātības un visādas privilēģijas, ja vien viņa izteiks kaut vienu zaimojošu vārdu par Kristu. Taču Ketevana bija nesalaužama. Beigu beigās šaha pacietībai pienāca gals. Viņš lika Ketevanu krusteniski piesist pie koka un ar nokaitētām stangām plēst viņas miesu. Tad ķeizarienē uzvilka galvā nokaitētas dzelzs katlu. No degošajiem matiem un galvas pacēlās biezs dūmu mākonis. Svētā Ketevana atdeva savu dvēseli Dievam. Tik šausmīgu dzīvi un nāvi neviens bez Dieva žēlastības izturēt nevar. Tas notika 1624. gadā. Tajā pašā gadā tika nogalināts svētais katolikos patriarhs Evdemons I. 1625. gadā Marabdijas laukā gāja bojā 9 brāļu Herhueledze kopā ar māti un māsu un 9000 gruzīnu. No 1744. līdz 1798. gadam Austrum Gruzijā valdīja Erekle II, kuru gruzīnu tauta dziļā atzinībā sauc par Patara Kahi. Viņš spēra izšķirošus soļus Gruzijas atkal apvienošanā un stiprināšanā. Taču Erekle II viens pats ar saviem spēkiem nespēja aizsargāt savu zemi no iekarotājiem un pēc palīdzības griezās pie ticības māsas Krievijas. 1783. gadā starp Kartlijas un Kahetijas karalisti un Krievijas impēriju tika parakstīts draudzības līgums, kas vēsturē iegājis ar nosaukumu Georga traktāts. Cars atzina Krievijas protekciju, atteicās no pastāvīgas ārpolitikas un solījās ar savu karaspēku kalpot Krievijai. Savukārt Gruzijai tika piešķirta pilnīga iekšēja autonomija, un Krievija kara gadījumā solījās to aizstāvēt. Šis līgums vājināja Irānas un Turcijas pozīcijas Aizkaukāzā, formāli likvidējot iespējamos Gruzijas aneksijas draudus. Taču draudzības līgumu Krievu valdība saprata un redzēja pēc sava prāta. Krievijas cars Aleksandrs I jau 1801. gada 12. septembrī pārkāpa līgumu un likvidēja šo Kartlijas Kahetijas caristi. Imeretijas caristi un mūsdienu Abhāziju Krievijas impērija iekaroja 1810. gadā, bet 1864. gadā to likvidēja kā politisku subjektu. Cariskā Krievija Gruzijas tautas miera un drošības labad pārvērta Gruziju par vienu no Krievijas guberņām. Ķeizariskās Krievijas ierēģi padzina no Gruzijas ķeizara troņa Dāvida 12. Bagrationu, kuru paši bija pasludinājuši par likumīgu valdnieku un iecēla savus Krievu pārvaldītājus. Taču ar to kādreizējais draudzības līgums vēl nebija pilnībā īstenots. Krievijas ierēģi reformēja arī Gruzijas pareizticīgo baznīcu. 1811. gada 21. jūnijā Krievijas svētā sinode atņēma garīgi hierarhisko kārtu Gruzijas patriarham Katolikosam Antonijam II un pārvērta autokefālo Gruzijas pareizticīgo baznīcu par Krievijas baznīcas eksarhātu, 13 agrāko bīskapiju vietā atstājot tikai 2.
Vienīgi pirmais eksarhs bija gruzīns, visi pārējie krievi. Vēl tagad Gruzijas baznīcās var sastapt tipiskus krievu šovinistiskā garīguma apliecinājumus. Tikai savu krievisko mēs uzskatām par patiesu un pareizticīgu. Gandrīz visos Gruzīnu klosteros tika aizkrāsotas senās freskas. Gruzīniem līdz pat šim laikam nav izdevies pilnībā atjaunot senos ikonu gleznojumus, ko krievi savā laikā pārmālēja, ja teiktu precīzāk. Krieviem nepalika nekas vairāk kā nepatika pret gruzīnu dziedājumiem baznīcās, jo tie atgādinot blēšanu. Vārdu sakot, viss nekrieviskais tika atzīts par greizu un nepareizu, un, protams, aizstāts ar pareizo pēdiņās krievisko. Cik ļoti tas viss atgādināja arī pašreizējo situāciju Latvijā, kur pirmās neatkarības laikos pareizticīgo baznīcu vadīja 3 bīskapi latvieši, bet tagad atjaunotā Latvijā vada tikai un vienīgi krievi. 1891. gadā Gruzija pilnībā atradās Krievijas impērijas varā. Zināmā mērā ne tikai Gruzijas valstī, bet arī Gruzīnu tautai tika parakstīts spriedums, lēna, bet pilnīga pārkrievošanās, kā tas notika ar daudzām citām tautām Krievijā, kas zaudējuši savu identitāti un pat valodu. Nevelti tagadējais Gruzijas patriarhs Elija II, vēršoties pie savas tautas, sacīja: atcerieties, ka laimīgi mēs būsim tikai Gruzijā. Gruzīnu valoda ir mūsu zelta sēta, un mums tā ir saudzīgi jāsargā. Gruzīni mēģināja atjaunot savas baznīcas autokefāliju, taču tas izdevās tikai vairāk nekā pēc 100 gadiem, 1917. gadā. Šādu nelikumīgu Gruzijas baznīcas atjaunošanu krievu šovinisma spilgtākie pārstāvi nebeidz kritizēt vēl tagad. 1917. gadā pēc februāra revolūcijas tika izveidota Demokrātiskā Gruzijas republika ar pagaidu valdību. Gruzijas valsti atzina Vācija, Lielbritānija, Francija, Itālija, Japāna. Gruzijas baznīca atjaunoja savu autokefāliju un ievēlēja jaunu Gruzijas patriarhu Kirjonu, bet ne uz ilgu laiku. 1921. gadā sarkanā armija iebruka Gruzijā un sākās padomju Gruzijas karš. Kā rezultātā Gruzija kļuva par padomju savienības daļu. Vēsturiskā netaisnība attiecībā uz Gruzijas pareizticīgo baznīcu kā tāda pilnā mērā tika likvidēta tikai 1943. gadā, kad Gruzijas pareizticīgās baznīcas autokefāliju atzina arī Krievu pareizticīgā baznīca. 1990. gadā Gruzijas baznīcas pārstāvību atzina arī Konstantinopeles patriarhāts. Līdzīgi kā citās autokefālās pareizticīgās baznīcās, Gruzijas baznīcas augstākā valdība ir bīskapu svētā sinoda. Baznīcu vada katolikos, visas Gruzijas patriarhs, kas kopš 1977. gada ir Elija II. Pieejamā informācija, kas var nedaudz atšķirties atkarībā no avotiem, liecina, ka Gruzijas baznīca kopā ar katolikosu patriarhu pārvalda 47 bīskapi. Tā sastāv no 50 bīskapijām, 550 draudzes apkalpo 1100 svētkalpotāju. Gruzijā ir 8 augstākās garīgās mācību iestādes, 97 vīriešu un 75 sieviešu klosteri. Pēc teritorijas Gruzija ir nedaudz lielāka par Latviju. Šķiet, ka visā Latvijā nav tik daudz mūku un mūķeņu kopā, cik Gruzijā ir klosteru. Tas norāda, ka Gruzija ir zeme, kur cilvēki nopietni meklē Dievu un viņu valstību. Sakarā ar Gruzijas autokefālijas apaļas jubilejas 1500 gadu svinēšanu 1989. gada Tbilisī Svētā Elijas pakalnā tika nolēmts uzcelt katedrāli par godu svētajai trīsvienībai, gruzīņu valodā Cminda Sameba. Dievnama pamatus ielika 1995. gadā.
Pirmais dievkalpojums vēl topošajā baznīcā tika noturēts 2002. gadā 25. decembrī. Dievnams iesvētīts tieši 9 gadus pēc pamatu ieliešanas Svētā Georgija uzvarētāja dienā. Tajā ir 13 altāri, apakšējā baznīca veltīta Dievmātes pasludināšanai. Svinīgo iesvētīšanas dievkalpojumu vadīja Gruzijas patriarhs Ēlija II, un tajā piedalījās gandrīz visu pasaules autokefālo pareizticīgo baznīcu pārstāvi. Jaunā katedrāle tagad ir Gruzijas katolikosa patriarha katedra un galvenā Gruzijas baznīcas katedrāle. Baznīcas mantojumā glabājas vēl viens svarīgs notikums, kas saistīts ar Gruziju. Iepriekš jau tika minēts, ka Gruzija kopš baznīcas iesākuma ir Dievmātes daliena, taču zināms, ka Dievmātes apgādībā un patvērumā atrodas vēl dažas vietas pasaulē. Viena no tām ir Ātona kalns, Mūku valsts. 10. gadsimta viena no pasaulē pazīstamākajām Dievmātes ikonām, kuru pēc svētās tradīcijas gleznojas apustulis Lūka, pārdabiskā veidā atklājās Ātona kalna mūkiem. Jūrā parādījās uguns staps, kas sniedzās līdz debesīm. Kā izrādījās, tas izgāja no Dievmātes ikonas, kas vertikāli stāvēja ūdenī. Tad mūki gribēja šo ikonu paņemt, tā attālinājās no viņiem. Tajā laikā Ibērijas klosterī kalpoja staredz Gabriels, pēc izcelsmes gruzīns, kas izcēlās ar savu svēto dzīvi. Sapnī viņam parādījās Dievmāte un teica: pavēsti igumenam un brālībai, ka es gribu dot viņiem savu ikonu palīdzībai un aizsardzībai. Tad brien jūrā un ej pa viļņiem, un tad visi atzīs manu mīlestību un labvēlību pret jūsu klosteri. Tā tas arī notika. Mūki ar slavas dziesmām sagaidīja starecu Gabrielu ar ikonu krastā un novietoja ikonu baznīcā. Taču no rīta to vairs tur neatrada. Pēc ilgiem meklējumiem ikonu atrada virs klosteru vārtiem. Nesapratnē viņi atkal to ienesa baznīcā. Taču nākamajā rītā atkārtojās tā pati parādība, un tā tas atkārtojās vēl dažas reizes, kamēr visšķīstā jaunava neatklāja sirdskaidrajam Gabrielam savu gribu, sakot, ka nevēlas, lai mūki viņu sargā, bet grib pati būt mūku sargātāja. Kopš tā laika ikonas atrašanās vieta nav mainījusies. Dievmāte Ātona kalna mūkiem pavēstīja: dodu jums zināt, ka tikmēr, kamēr mana ikona atradīsies svētajā kalnā Ibēras klosterī, neko nebīstieties, bet dzīvojiet savās cellēs. Bet, kad aiziešu no Ibēras klostera, tad katrs lai ņem savu tarbu un iet, kur pats zina. Balstoties uz Ātona mantojumu, pasaules laiku beigās neilgi pirms Kristus otrās atnākšanas, Ibērijas ikona pametīs svēto Ātona kalnu. Gruzijas katolikos patriarhs Ēlija II Gruzijas tautai atgādina, ka pasaulē gaidāmi grūti laiki. Tos var pārdzīvot tikai ticībā Kristum un Dieva žēlastībā. Galvenais būt garīgi stipriem. 2012. gadā pēc patriarha Ēlijas II iniciatīvas un ar viņu svētību Tbilisī pilsētā Mahata kalnā par gruzīnu tautas ziedojumiem sāka celt Ibērijas Dievmātes dievnamu. Tika ielikts pamatakmens. Gruzīnu pareizticīgie tic, ka tad, kad Ibērijas Dievmātes ikona pametīs Ātona kalnu, tā atgriezīsies Gruzijā. Tāpēc baznīca Mahata kalnā tiek celta ar šīs cerības nodomu. Patriarhs cer un tic, ka dievnams kļūs par nācijas apvienošanas un vienotības simbolu. 2015. gadā no Ātona tika atvesta precīza Ibērijas Dievmātes ikonas kopija, un virs jaunceļamā Ibērijas dievnama tika uzlikti krusti. Dievnams pilnībā vēl nav pabeigts, turpinās iekšdarbi un ir cerība, ka drīz vien tajā notiks regulāri dievkalpojumi. 2016. gadā 7. jūnijā
ar katolikusa patriarha Elijas II svētību Latvijā tika nodibināta Gruzijas apostuliskās autokefālās pareizticīgās baznīcas Latvijas Svētā Nikolai draudze, par ko var tikai priecāties. Savukārt Ibērijas dievnam iesvētība ir jau notikusi, un tajā bija iespēja piedalīties daudziem, tai skaitā arī dažiem no Latvijas. Vēstulē ebrejiem sacīts: pieminiet savus vadītājus, kas jums Dievu vārdu runājuši, vērodami viņu dzīves galu, sekojiet viņu ticībai. Gara redzīgais Gabriels. Šodien šī vārda priekšā dziļi galvas noliec daudzi. 1 gadu pēc savas nāves viņš kļuva par Gruzijas leģendu. Kas viņš bija un ar ko izpelnījās šādu cieņu un atzinību? Veicot kādus varoņdarbus, un kā viņš nodzīvoja šo pasaulīgo dzīvi, un ar ko tik ļoti izpatika Dievam, ka viņš to tik ļoti izcēla citu vidū un pagodināja. Gan pirms viņa kanonizēšanas, gan vēl jo vairāk pēc tās, pie viņa vēršas lūgšanās kā pie liela svētā un aizlūdzēja Kristus priekšā. Daudzi no slimajiem un nespējīgajiem, pat tie, kuri slimo ar neizārstējamām slimībām un nolemti nāvei, cerībā dodas pie viņa mirstīgajām atliekām, tāpat kā agrāk nāca pie viņa kapa, un lūdzot viņa palīdzību un svaidīt ar eļļu no lampādas, brīnumainā kārtā saņem dziedināšanu. Pārsteidzoši, ka cilvēks, kurš visu dzīvi ar izsmieklu un aizdomām ir ticis vajāts un pelts, šodien ir kļuvis par dziļu un nopietnu atmiņu objektu. Cilvēku, kuru viņu dzīves laikā apsaukāja par plānprātīgo un slimo, šodien dēvē par kristiešu mīlestības augstāko virsotni, par garīgi spēcīgu un dievišķās gudrības pilnu tēvu. Reiz tēvs Gabriels sadusmojās uz mums, viņa garīgajiem bērniem, par necienīgu rīcību, ko bijām pastrādājuši. Mēs izbijāmies, bet uz sirds bija kaut kā viegli. Kad bija pagājis kāds laiciņš, mēs bikli apjautājāmies: piedod mums, tēvs Gabriel, bet vai tu patiesi uz mums sadusmojies? Viņu seju izrotāja viegls smaids, uzlūkojis mūs, viņš teica: nebīstieties, dusmu manā sirdī nav. Pēc tam viņš zemi nolieca galvu un skumīgi noteica: ak, ja jūs kaut nedaudz mani saprastu. Mēs, protams, viņam dzīvam esot, pret viņu izjutām lielu cieņu un viņam ticējām. Bet, kā izrādījās, tā bija vien ēna no tā, ko viņš patiesībā bija pelnījis. Pēc nāves, kad viņam jau vairs nebija mūsu vidū, mēs beidzot sapratām, cik viņa klātbūtnē jutāmies laimīgi, cik viegli bija dzīvot, kad blakus bija viņš. Mums šķita, ka viņu novērtējām, ka nojautām, cik liela nozīme ir viņam mūsu dzīvē, bet izrādījās ļoti maz. Tik maz, ka būtībā pat tuvu nebija tam, lai viņu izprastu. Un šodien, kad viņa mūsu vidū vairs nav, daļēji saprotam, daļēji nojaušam, ar cik lielu tēvu mums bija darīšana, jo viņa dzīves laikā tas bija paslēpts aiz vienkāršības un dziļas brīnumainas pazemības. Tēvs Gabriels teica: cilvēks ir brīnišķīga radība, un ja tu viņā neredzi labo vai labā graudiņus, kas ir jāizaudzē, baidos, ka tu esi kļuvis pavisam akls. Cilvēki, kur tēvu Gabrielu viņa dzīves laikā uzlūkoja ar neticību un aizdomām, šodien viņam lūdz piedošanu un nožēlo kļūdas, ko viņi vārdos vai darbos bija pieļāvuši. Pazemības, labā un mīlestības tēvs, tā dažos vārdos var pateikt par viņu. Ideja par šīs grāmatas uzrakstīšanu balstās uz daudzu cilvēku lūgumiem un tēva Gabriela vispārēju cieņu, ticību un interesi par viņu.
Par viņa dzīvi no bērnības līdz pat pēdējai nāves stundai ir liela interese. Mēs vēlamies izteikt sirsnīgu pateicību cilvēkiem, kuri uzzinājuši par grāmatas, par tēva Gabriela uzrakstīšanu, rakstiski vai mutiski mums sniedz ziņas par tām žēlastībām un lielajiem darbiem, ko viņi bija izjutuši paši. Mēs īpaši gribam izcelt un izteikt lielu pateicību tēva Gabriela māsām, kuras mums sniedz lielu atbalstu daudzu jautājumu noskaidrošanā. Arhimandrīts Kirjons Onjāni. Sirdskaidrā tēva Gabriela dzīve, jaunība, mūka dzīve, ticības apliecināšana. Tēva Gabriela dzīve ir pārsteidzoša. Jau bērnībā bija redzams, ka viņš, Dieva izredzētais, ir aicināts un domāts īpašai kalpošanai. Tēva Gabriela bērnība un jaunība, tas ir laika posms no zēna gadiem līdz mūka dzīvei, ir tā pārpildīta ar garīgo dziļumu, reliģisku tieksmi un pašatteikšanos, vai lietojot paša tēva Gabriela vārdus, kaislīgu vēlmi atrast Kristu. Ka pat iepazīstoties ar viņu garām ejot, var teikt, ka tāds garīgās dzīves augstums ir reti sastopams ne tikai laicīgu cilvēku vidū, kas visu savu dzīvi ir veltījis kristīgai kalpošanai, bet arī starp mūkiem. Biedais Gabriels laicīgajā pasaulē Goderdzi Urgebadze piedzima 1929. gada 26. augustā Tbilisī, Nautlugas rajonā. Viņu nokristīja drīz pēc dzimšanas. Kristības notika ar tam laikam atbilstošu piesardzību Svētās lielmocekles Barbaras katedrālē. Par krustmāti bija bijusī žēlsirdīgā māsa Tamāra Vegiašvili. Kad puisēnam bija jau kādi 2 gadiņi, mīklainos apstākļos tika nogalināts viņa tēvs Vasīlijs. Kopš tā laika ģimenes locekļi un tuvākie radinieki, izrādot cieņas apliecinājumu tēvam, zēnu dēvēja par Vasiko. Dievišķā žēlastība mazo Vasiko atzīmēja jau bērnībā. 4-5 gadu vecumā, bez citu pamācības, no skaistiem akmentiņiem būvēja mājas, lika tur iekšā sērkociņus, aizdedzināja tos un priecīgi sauca: šīs mājas ir baznīcas, bet sērkociņu sveces. Ģimene dzīvoja Nautlugā 2-stāvīgā ķieģeļa namā ar skaistu pagalmu. Šīs baznīcas mazais Vasiko cēla pagalmā, tomēr māte baiļojās, lai kāds to nepamana, jo neviens nebija pasargāts no ziņotājiem un apsūdzības uzrādīšanas. Lūk, tā un tā zēnu audzina reliģiozā vidē, pretēji pastāvošai ideoloģijai. Tēva Gabriela vecākā māsa šo periodu atceras šādi: vecākajiem par izbrīnu būdams vēl bērns, viņš izrādījās lielas prāta spējas un apģērību. Mēs vēlu sapratām, ka jau no bērnības Gabriels bija svēts, īstens Dieva cilvēks. Viņš nekad nepiedalījās vienaudžu rotaļās, mīlēja atrasties vientulībā un gremdēties savās domās. Viņa nopietnība pārsteidza visus, un tāpēc pieaugušie, kas dzīvoja kaimiņos un viņu pazina, pret viņu attiecās kā pret pieaugušu. Māte par šādu viņa rakstura iezīmi brīnījās un reizēm speciāli viņu sūtīja tikties un paspēlēties ar bērniem, bet viss bija velti. Vasiko nosēdās netālu no tiem un nošķīrās no rotaļām. Viņam bija tikai viena dīvaina izklaide. Viņš ņēma rokās garu nūju, cēla to augsti gaisā un skrēja. Visi tūmā laidelējošie putniņi ielenca augsti pacelto nūju un vīterējot sekoja viņam. Daudzi centās to atkārtot, bet nevienam tas neizdevās. Visi, gan pieaugušie, gan bērni, par to bija ļoti izbrīnīti. Viņš bija ļoti iejūtīgs, ne par ko neļāva uzstādīt peļu lamatas.
Viņš no kaimiņiem sagādāja kaut ko līdzīgu būrim, ar kuru peles varēja noķert dzīvus, un to uzstādīja. Pēc tam noķerto peli viņš nesa prom no sētas, tālu prom no mājām un palaida to brīvībā. Uz mātes jautājumu, kāpēc viņš sevi tā nomoka, atbildēja: man viņu ir žēl. Skolu Vasikovs sāka apmeklēt 6 gadu vecumā. Raksti un aritmētika viņam padevās viegli, un pateicoties savam labajam raksturam, viņš izpelnījās vispārēju mīlestību. Bērna dzīve ritēja savu ierasto gaitu, bet viens notikums pilnīgi un galīgi mainīja mazā Vasikova dzīvi. Vasikova bija 7 gadi, kad viņš izdzirda kaimiņu strīdu. Sadusmots kaimiņš teica kaimiņam: tu mani esi nomocījis kā Kristu pie krusta. Šie vārdi kaut kā dīvainā veidā iedzēla mazā Vasikova sirdī, un kad strīdā iesaistītie kaimiņi pašķīrās, viņš nekavējoties piegāja klāt tam, kurš bija teicis šos vārdus, un pajautāja: kas bija Kristus un kāpēc viņu sita krustā? Vai nu baiļu, kas valdīja tajā laikā, dzīts, vai nezināšanas dēļ, kam grūti noticēt, kaimiņš atbildēja: nezinu, bet ja nu tevi tas tik ļoti interesē, dodies uz Barbaras baznīcu un pajautā tur. Todien Vasikova aiziet vairs nevarēja, bija vēls, bet nākošajā dienā nekavējoties devās uz svētās lielmocekles Barbaras dievnamu, kas bija tajā pašā rajonā, vien 500 metru tālāk. Tajā laikā baznīca bija slēgta, un varas iestādes pie tās bija nolikušas sargu. Bērns sargu sastapa baznīcas lielpagalmā un vērsās pie viņa: es gribu zināt, kas bija Kristus un kāpēc viņu sita krustā. Mani atsūtīja pie jums to pajautāt, teica, ka laikam jūs zināšot. Acīm redzot, sargs bija labs, dievbijīgs cilvēks, jo viņš atslēdza dievnamu, pieveda viņu pie krustā sistā, glābēja un teica: lūk, šis ir Kristus, kuru sita krustā. Ja vēlies saprast, kāpēc viņu piesita krustā, tas ir rakstīts grāmatā par Kristus vēsturi. To tu varēsi tur izlasīt. Es tik daudz nezinu. Ieraudzījis krustā sisto Kristu, Vasikova vēl vēlāk iedegās vēlme uzzināt atbildi uz jautājumu: kas bija Kristus un kāpēc viņu sita krustā? Pēc šī atgadījuma Vasikova sāka krāt naudu. Kad patēvs viņu sūtīja pēc pirkumiem, dāvāja viņam sīknaudu. Zēns bija jau nedaudz iekrājis, pēc tam piekrāja vēl nedaudz, un drīzumā, savācot 70 rubļus, nolēma iegādāties grāmatu Kristus vēsture. Sakrājis 70 rubļus, es nolēmu, ka tas būs gana, lai nopirktu Kristus vēsturi. Tā es devos uz blakus mājām esošo tirgu. Tirgū tika pārdotas visādas mantas, arī grāmatas. Es izstaigāju visu tirgu, piegāju klāt pie visiem, kuri tirgojā grāmatas, un jautāju par Kristus vēsturi, bet tās nevienam nebija. Beidzot, kad es biju apsēdināts un apbēdināts, devos māju. Ejā starp rindām pamanīju sirmu, cēlā izskatu vecu vīru ar baltu bārdu, kurš turēja grāmatu it kā pārdošanai. Es piegāju klāt, sasveicinājos un palūkojos uz grāmatu, redzu, uz tās ir rakstīts jaunā derība, bet es gribu Kristus vēsturi, tomēr pajautāju: es meklēju Kristus vēsturi, vai jums tādas nav? Vecais vīrs patīkamā balsī atbildēja: tas, ko tu meklē, ir rakstīts šeit. Šī ir grāmata par Kristus vēsturi. Es apjautājos par cenu. 70 rubļu, atbildēja vecais vīrs. Es nopriecājos, ka naudas ir pietiekoši. Samaksāju, atvadījos un apmierināts devos prom. Nedaudz pagājies, sāku šaubīties, uz grāmatas vāka stāv rakstīts jaunā derība, bet es gribu Kristus vēsturi. Ņemšu un atgriezīšos atpakaļ un kārtīgi noprasīšu, varbūt, ka viņš mani nav pareizi sapratis. Es atgriezos, bet vecā vīra jau vairs nebija. Tāpēc es pajautāju,
tuvāk stāvošajam. Šeit vecs vīrs tirgoja grāmatu, vai jūs neredzējāt, uz kurienu viņš devās? Visi atbildēja, neviens te nav stāvējis, un nekādu vecu vīru mēs redzējuši neesam. Šāda brīnumaina evaņģēlija iegāde tēvam Gabrielam kļuva par sākumu jaunam dzīves posmam. Sākot no tā brīža un līdz savas dzīves beigām, viņu caurstrāvoja viena vienīga doma un vēlme – dzīvot Kristum. Tēva Gabriela vecākā māsa atceras. Savu evaņģēliju viņš lasīja dienām un naktīm. Viss pārējais viņam bija vienaldzīgs. Bet pēc tam, kad mēs vēlāk uzzinājām, viņš apmeklēja garīdznieku. Garīdznieks ar viņu aprunājās par ticību un piedevām, uzdāvināja arī ikonas, lūkšanas un grāmatas. Viņš iepazīstināja ar ticīgajiem un slepus ar viņiem tikās. Lūk, tieši tad viņš pameta novārtā mācības. Garām ejot caurskatīja uzdoto, lai laiku netērētu velti, un atkal atgriezās pie savām lūkšanu grāmatām un evaņģēliju. Nedaudz palasa, un tad, kā ierasts, nedaudz noliec galvu un iegrimst dziļās pārdomās. Pēc tam atkal lasa, un tā līdz pašai tumsai. Kad pienāca laiks doties pie miera, viņš devās uz savu istabu, un stūrī, kur atradās ikonas, ilgi lūdzās. Pēc tam apgūlās un aizmiga, liedzot sev jebkādas ērtības. Reizēm pat negulās gultā. Turpat stūrītī saritinājās kamoliņā un aizmiga. Uz to laiku ir attiecināmas arī tēva Gabriela atmiņas, kuras viņš mums pavēstīja savas dzīves pēdējās dienās. Aizdomājies, es sēdēju otrajā stāvā uz balkona, kad kaut kur iekšienā izdzirdēju, ka kāds saka priekšā, palūkojies debesīs. Es piegāju pie balkona malas, palūkojos augšup un redzu, debesīs mirdzošā gaismā ir attēlots liels krusts. Toreiz es nezināju, bet tagad zinu, ka tas bija mans krusts, kas man bija jāveļ plecos un jānes mīlestībā uz Dievu un tuvākajiem. Mazā svēcīnītāja dzīve nepagāja secen arī cilvēku dzimumu ienaidniekam, kurš viņam uzsūtīja kārdinājumus. Naktī, kad es gulēju, pēkšņi pamostos un redzu, manā priekšā visā augumā ir nostājies atbaidošs dēmons. Viņš naidā, gailošām acīm lūkojās uz mani, ar Dievu žēlsirdības neizbijos, tikai nedaudz saspringu. Tomēr viņa padzīšanai neko neuzsāku, vienkārši izbrīnīts lūkojos viņā. Viņš uzbrēca man, vai tas esi tu, kas ar mani spēkojies? Un ar kulakā savilkto roku iesita pa galvu. Māte dēlu no rīta atrada paģībušu. Viņa nekavējoties izsauca ārstu un darīja visu iespējamo, lai viņš izveseļotos, bet neapšaubāmi mazo Vasiko no nepatīkamām sekām paglāba Dievs. Vasiko pat prātā nenāca cīnīties ar dēmonu, bet viņa patiesā kalpošana Dievam pati par sevi kļuva par cīņu ar dēmonu un viņam nejaucībām. Viņa saprātīgajai dvēselē šīs briesmas nāca par labu, par ko liecina tēva Gabriela vārdi. Kad es ieraudzīju dēmonu, mana ticība Dievam kļuva vēl spēcīgāka, jo es sev pateicu, ja jau ir Sātans, tad vēl jo vairāk ir Dievs. Un caur to mans tuvākais, tēva Gabriela mīļākā uzrunas forma vēršoties pie saruna biedra, es ieraudzīju un novērtēju cilvēcisko skaistumu. Dedzīga, asketiska dzīve Dieva vaiga priekšā dāvāja 12-gadīgajam Vasiko žēlastību. Uz šo vecumu ir attiecināmas atmiņas, ar kurām padalījās māte Pelageja, mūķene, bijusī Gurdžianskas vissvētākās Dievmātes klostera priekšniece. Māte Pelageja dzīvoja tēvam Gabrielam kaimiņos. Viņi bija vienaudži. Kādā vasaras dienā mans onkulis pārnāca mājās un visai ģimenei dzirdot teica: Slava kungam Jēzum Kristum!
ka uz zemes vēl ir palikuši viņa izredzētie. Uz vecāku jautājumu, kas ir noticis, kas viņu tā pārsteidz, onkulis atbildēja: Eju es mājās pa veco Barbaras ceļu, nonāku līdz izpostītajai Svētā Georga baznīcai un redzu Goderdzi, Vasiko dēls, šādā karstumā attīra dievnamu no sakritušajiem bluķiem. Viņš aizrautīgi strādāja, kādu laiku mani neievēroja, bet es lūkojies, neizdvesu ne skaņas. Ieraudzījis mani, viņš nopriecājās un vērsās ar lūgumu: Nāc šurp, onkuli Ozolu, un, ja vari, norādīja man uz vienu lielu bluķu, pacel. Manu tēvots tāpēc arī dēvēja par Ozolu, ka viņš bija ļoti stiprs cilvēks, īsts spēka vīrs, bet viņa īstais vārds bija Georgs. Es pūlējos, bet nespēju to izkustināt ne no vietas, bet viņš pienāca un teica: Kristus vārdā, pacēli un pārnesi to pie pārējiem bluķiem aiz baznīcas. Mūsu ģimene bija ticīga, reliģioza, bet dēļ ļaunu nesošā komunistiskā režīma, kad ticīgie tika arestēti un nogalināti, nobijās un vairāk neapmeklēja baznīcu un neievēroja gavēņus. Bet no tās dienas mans onkulis atkal sāka apmeklēt baznīcu un ievērot gavēņus. Atminos, ka pirms šī notikuma Vasiko teica: Man parādījās svētais Georgs un uzticēja baznīcas uzkopšanu. Vēl atminos, ka tikko bija sācies 2. pasaules karš, un nelaimīgie cilvēki, kuri no frontes nesaņēma ziņas par saviem bērniem un vīriem, gāja pie viņa, runāja, ka viņam ir atbildes. Tēvs Gabriels, kuram toreiz vēl nebija pat 12 gadu, visiem sniedz atbilstošas atbildes un sludināja: Ejiet uz baznīcu, nenovērsieties no Kristus un nezaudējiet dvēseles pestīšanu. Šāda viņa darbība radīja vispārēju izbrīnu, jo viss, ko viņš teica, piepildījās un cilvēki viņam bija pateicīgi. Toreiz daudzi sāka apmeklēt baznīcu. Bet uz jautājumu, kā viņš zina pareizo atbildi uz katru jautājumu, viņš sacīja: Tajā nav nekā no paša manis. Kungs man dod zināt, un tas nav mans, bet viņa darbs, slavējiet viņu. Redzams, tas viss viņu apgrūtināja, jo cilvēki sāka viņu cienīt, un vai pazemības, vai cīņas ar nelabiem nodomiem dēļ, kas radās no viņam izrādītās cieņas, reizēm viņš darīja dīvainas lietas. Ieraugot tūmā atkrituma kaudzi, gāja tai klāt un sēdās iekšā un vienlaicīgi skaļi sakot: Vasiko, neaizmirsti, ka tu esi šie grūži un tāpēc nedežojies. Ģimenes locekļi par to uzzinājuši, dusmojās uz viņu un bargi sodīja. Cilvēki, protams, nesaprata šādu viņa rīcības cēloni, tomēr no izsmiešanas un apvainojumiem atturējās. Tajā vecumā ar tēvu Gabrielu notika vēl viens atgadījums. Tolaik Navtlugas rajonā atradās tikai privātmājas. Iedzīvotāji, kuri neskatoties uz vajāšanām, neuzdrošinājās ikonas izmest mēslēnē, slēpa tās māju bēniņos vai vēl kur citur, laiku pa laikam tās apmeklēja un izrādīja tām pienākošos godu. Gāja laiks, daži no viņiem nomira. Nākamā paudze par svētajām ikonām vairāk nerūpējās. Daži savukārt atkāpās no ticības un svētlietām pārstāja izrādīt pienācīgo pietāti. Lūk, pie šādiem mazais Vasiko gāja klāt un sacīja: Jums mājās, un precīzi nosauca vietu, atrodas ikona. Vai nu izturieties pret to ar pienācīgu cieņu, vai arī atdodiet man, un tā atradīsies pie manis. Bet, ja vēlāk vēlēsieties to saņemt atpakaļ, atnāksiet, un es ar prieku jums to atdošu. Daži nožēloja pieļauto teica: Nē, paturēsim to pie sevis un izturēsimies pret to ar pietāti, bet daži to nevēloties nesa ikonu ārā un atdeva viņam. Bet viņiem visiem bija kas kopīgs. Viņi brīnījās par notiekošo un sacīja: Brīnums, kā viņš zina, kur mēs glabājam ikonu, patiesi dīvains bērns. Kurš kaut reizi ir bijis tēva Gabriela cellē vai cellē baznīcā,
kas ir uzcelta viņa dzimtās mājas pagalmā, ir pamanījis viņa īpašo mīlestību uz ikonām. Cilvēki abrīnā lūkojās tādu skaitu, rūpīgi iekārtot un svēto ikonu pilnu celli neviens nekur citur nebija redzējis. Šķiet, ka mazā Vasiko dzīve ir bezrūpīga, bet nē, māte nespēja samierināties ar šādu viņa reliģisko dzīvesveidu. Tēva Gabriela māte Barbara bija ļoti kārtīga, godīga un strādīga sieviete. Jaunībā viņa bija skaista un iespējams tādēļ arī apprecējās agri, 14 gadu vecumā. Pirmajā laulībā viņai piedzima 3 bērni – Emma, Mikaels un Goderdzi Vasiko. Pēc tam notika minētā traģēdija. Noslēpumainos apstākļos tika nogalināts viņas vīrs Vasīlijs, un 22 gadus vecā sieviete nonāca bezpalīdzīgā situācijā. Tēva Gabriela vecākā māsa šo periodu atceras šādi. Nabaga māte strādāja dienu un nakti. Nebija viņai neviena, kas varētu palīdzēt un atbalstīt, lai kaut nedaudz atvieglotu viņas stāvokli. Tāpēc viņas gaļas kombinātā sāk strādāt 2 maiņas un šādi smagā darbā pamanījās uzturēt mūs. Pēc tam nāca 2. laulība, kurā Barbarai piedzima meita Džuljeta. Barbara ticēja Dieva eksistencei, bet tajā laikā viņas ticība pie tā arī apstājās. Pirmais nopietnais pārbaudījums tēvu Gabrielu piemeklēja 12 gadu vecumā. Māte viņam gandrīz pilnībā aizliedza baznīcas dzīvi un sacēlās pret viņa vēlmi dzīvot vienīgi Kristumu. Pašā sākumā, kad mazajam Vasiko parādījās tieksme pēc ticības, māte pauda vienīgi savu izbrīnu, bet vēlāk, kad viņa ticība nobrieda un kļuva nopietna, māte saspringa. Dēla dzīvesveids viņu darīja ļoti niknu. Vasiko, zinot mātes attieksmi, centās vienmēr rīkoties tā, lai nekļūtu mātei acīs. Un kā gan viņam bija jārīkojas? Viņa dzīvoja vienā mājā, zem viena jumta, un to noslēpt nebija nemaz iespējams pilnībā. Tā pagāja 5 saspringti un grūti gadi no 7 līdz 12 gadu vecumam, beidzoties kuriem atgadījās Lūkas. Reiz visa ģimene sēdēja dārzā. Māte ar Vasiko uzsāka sarunu par tām pašām tēmām un atkal pieprasīja atteikties no savas dzīves, dzīvot vienīgi ticībā Kristum. Māte nespēja apzināties un saprast sava dēla dzīvo ticību, tāpēc ieteica doties pa vidusceļu. Kas tu esi par cilvēku? Kāpēc tā nomoki sevi? Dzīvo normālu dzīvi kā visi. Ar to tas ir perspektīvā tika domāta normāla, laicīga dzīve un ģimenes izveidošana. Lūdzu tici, bet ne tā, lai tikai evaņģēlijs un reliģija būtu tavas vienīgās intereses. Vidusceļš bija mātei, bet nevis Vasiko. Mēs bijām liecinieki līdzīgiem vārdiem, kad reiz pie tēva Gabriela Samtauro klostera cellē viņu ieradās apraudzīt viņa vecā māte kopā ar māsām. Tas bija tēva Gabriela pēdējais dzīves gads, kad viņš, būdams smagi slims, bija piesaistīts savai guļas vietai. Pēc iztaujāšanas un īsas sarunas māte noraudājās un sacīja: Ko tu, neskaitot ciešanas un sāpes, Gabriela, šajā dzīvē esi redzējis? Tev pat bērnības nebija, vispār nekā nav bijis. Vai tad nevarēji pasaudzēt sevi, jo arī tu taču esi cilvēks? Ieraugot mātes acīs asaras, tēvs Gabriels ļoti noskuma. Noskuma no vienas puses tādēļ, ka atkal viņa miesīgā māte viņu nesaprata un nav ielāgojis to, ka viņš kaut kā īpaši aizskarts mīlestībā uz Kristu, citādāk dzīvot nespēja, un no otras puses tā bija māte, kas bija līdzdalīga dēla tēva Gabriela grūtajā dzīvē, un viņas asaras radīja lielu sāpi. Tēvs Gabriels nedaudz paklusēja, pēc tam mātei noteica: Citādāk dzīvot es nespēju. Viņš arī toreiz nespēja dzīvot citādāk, un Nautlugas mājas pagalmā norisinājās viņa saruna ar māti
ko pārtrauca mūsu atmiņu stāsts, un tādēļ pazemīgi atteica mātei un tantei, kura tolaik pie viņiem mitinājās. Kārtējo reizi, saņemot no bērna atteikumu, Barbara ļoti sadusmojās, no sākuma pacēla roku un piekāva dēlu, bet pēc tam no mājas iznes evaņģēliju, izmeta to laukā esošajā atejā un noteica nopakaļ. Tas pazudināja tavu dzīvi. Vasiko nekavējoties izvilka evaņģēliju, rūpīgi to notīrīja, piekļāva sirdī un sāka raudāt. Viņš raudāja tik izmisīgi, ka māsa un pārējie klātesošie pat necentās viņu mierināt, nojaušot, ka tas bija velti, viņam bija jāraud. Iestājās nakts, ģimene aizmiga. Pusnaktī Vasiko paņēma savu nešķiramo evaņģēliju un pameta mājas. Tajā situācijā viņa promaiziešana bija saistīta ar vajadzību dzīvot vienīgi Kristum. No mātes Paraskevas mums ir zināms, ka ārā bija vēls rudens, un bērns, kurš bija gājis visu naktu un visu rītu, vēlā vakarā ieradās Mchetā. No sākuma viņš aizgāja līdz Samtauro klosterim un palūdza atļaut tur palikt. Tajā laikā klostera pārvaldniece bija igumene Anisija, kura laipni uzņēma Vasiko, sasildīja, paēdināja ar zupu un teica: mans dēls, es nevaru tevi šeit paturēt. Šis ir sieviešu klosters, tu labāk nokāp lejā pie Svetitshovelī tēviem. Vasiko sabēdājās, jo klosters viņam ļoti iepatikās. Tāpēc viņš iegāja dievnamā un sāka karsti lūgties pie brīnumdarošās Iberijas dievmātes ikonas, lai viņam iedotu celli un atļautu dzīvot viņam patikušajā klosterī. Laikam cerot uz šo lūgumu, Vasiko apsēdās pie klostera vārtiem. Pēc dažām minūtēm atnāca mūķene, lai aizslēgtu klosteru vārtus, kurai bija uzticēts tos slēgt vaļā un ciet, un ieraugot turpat sēdošo Vasiko sadusmojās. Mēs jau gribējām palaist suni, viņš varēja tevi saplosīt. Par ko tu vispār domā? Vasiko izgāja ārā pa vārtiem un pie viena no lielajiem akmeņiem nolika savu somu. Gribēja pasēdēt un atpūsties, bet pēkšņi zemāk izdzirdēja dīvainu čaboņu, paskatījās uz zemi un redz, pie akmens guļ čūska. Tad Vasiko nepretojies paņēma savu mazo somiņu un teica: laikam jau patiešām man šeit nav vietas. Tēvs Gabriels devās uz Svetitshovelī. Ar pārliecību var teikt, ka viņa lūgšana bērna patiesumā visvētākai dievmātei par celli un atļauju dzīvot Samtauro klosterī tika sadzirdēta, bet atbilstoši Dieva providencei. Tam piepildīties bija lemts vēlāk. Bija jau nakts, kad Vasiko no Samtauro nokāpa līdz Svetitshovelī. Nožogojumu vārti bija aizslēgti, un kautrējoties viņš apgūlās turpat pie vārtiem. Kaut arī bija ļoti noguris un gribēja gulēt, lielā augstuma dēļ nekādu nespēja aizmigt. Pēkšņi pie manis pieskrēja vairāki suņi. No sākuma es izbijos un pat paslēpu seju plaukstās, lai gadījumā, ja sakodīs, kaut seja būtu pasargāta. Bet ieraudzījis, ka tie neuzbrūk un mierīgi stāv, es nomierinājos, sapratu, ka tā bija Dieva žēlstība. Es apgūlos blakus, apgūlās mani suņi, un nedaudz atsildījies es aizmigu. Pārvaldnieks kaut kādu darbu dēļ bija nolēmis iznākt ārā no klostera vēl pirms saulēkta. No smago durvju vēršanās skaņas suņi pamuka, un Vasiko pamodās. Ieraugot uz zemes gulošo puisēnu, garīdznieks skaļā balsī pasauc klostera brāļus, pagriezās pret Vasiko un teica: mans dēls, tu gulēji šeit, vai tev viss ir kārtībā? Kāpēc nepasauci mūs? Mans Dievs, kā es varu glābties, kad tu maziņais nakšņoji uz ielas augstumā, bet es siltā istabā? Vecais arhimandrīts bija ļoti apbēdināts. Viņš nekavējoties aizveda Vasiko uz klostera silto istabu, padzirdīja ar karstu tēju un sirsnīgi samīļoja. Vasiko garīdzniekam izstāstīja savu stāstu un palūdza paturēt klosterī,
Bet garīdznieks atteica: atļaušu palikt dienas 3 dēlim, sildies un atpūties, bet ne uz ko citu man nav tiesību. Atbilstoši valdības pavēlē, ja mēs uzņemsim nepilngadīgos, mūs nekavējoties aizslēgs. Labāk atgriezies mājās. Svētīts Hovēlī Vasikā sabija 3 dienas. Garīdznieks viņam iedeva nedaudz naudas, piekļāva krūtīm un atlaida. Bija grūti laiki. No kara sākuma bija pagājuši 5-6 mēneši. Pārbaudījuma laikā Vasiko vēlējās atgriezties mājās, skuma pēc savējiem un tomēr to neizdarīja. Viņš zināja savas mātes skarbo raksturu un viņas attieksmi pret viņa izvēli. Nosvētīts Hovēlī mazais Vasiko sākotnēji devās uz Šio Mgvimas klosteri, kur radušos apstākļu dēļ viņam atļāva palikt 3 dienas, bet pēc tam tēvi iedeva viņam ceļa nedaudz naudas, un viņš devās uz Zedazanas klosteri. Tajā laikā Zedazanas klosterī mitinājās daži ļoti veci vīri un viens pusmūža arhimandrīts, kurš ļoti centīgi rūpējās par viņiem. Zedazanas tēvi visai laipni uzņēma Vasiko, un jaunekļa karstās ticības ietekmēti, pēc 3 dienām viņu jau vairs vaļā nelaida. Klostera tūmā, nemanāmā vietā tie ierīkoja viņam pagaidu mitekli un tā slepeni izmetināja. Vasiko pie viņiem nodzīvoja vairākas nedēļas, bet pēc tam, sakarā ar regulārajām čekistu pārbaudēm, bija spiests pamest šo vietu. Zinot par mātes attieksmi pret Vasiko, kā arī par viņa nesatricināmo izvēli, tēvi viņam ieteica doties uz viņam līdz tam vēl nezināmo Betānijas klosteri. Smalki izstāstīja, kā tur nokļūt. Sagatavoja viņam nedaudz pārtikas un ar lūkšanām svētīja ceļam. Līdz Betānijas klosterim Vasiko nonāca bez starpgadījumiem. Tur tēvi Vasiko uzņēma ļoti sirsnīgi, daudz mierinājumu pie sevis noturēja 2 nedēļas, bet sakarā ar valdības pavēli ilgāk atstāt nevarēja. Līdz iesvētīšanai mūka kārtā, gan arī pēc iesvētīšanas līdz pat betāniešu tēva nāvei, tēvs Gabriels bieži viņus apmeklēja un pie viņiem uzturējās. Sirdskaidrais tēvs Jānis un sirdskaidrais tēvs Georgijs Jānis kļuva par tēva Gabriela mīļākajiem skolotājiem un uz visiem laikiem, un pēc sirdskaidrā tēva Jāņa nāves, pieņemot lielu schimu un izrādot cieņu savam garīgajam brālim, pieņēma vārdu Jānis, bet sirdskaidrais tēvs Georgijs Jānis kļuva par tēva Gabriela garīgo tēvu. Tēvs Gabriels viņu atcerējās tā: es pat miesīgo brāļu starpā nebiju redzējis tādu mīlestību un līdzcietību, kāda valdīja starp tēvu Jānu un tēvu Georgiju. Viņi visu laiku centās viens otru pasaudzēt. Tēvs Georgijs bija vājāks gan fiziski, gan arī veselības dēļ, tādēļ tēvs Jānis, lai visu pagūtu, darbu sāk apdarīt jau pirms saulēkata. Bet, ja tēvs Georgijs kādā no smagajiem darbiem gribēja palīdzēt viņam, teica: nevajag, Georgij, es pats izdarīšu, tu pasaudzē sevi. Savukārt tēvs Georgijs no savas puses veica pārējos salīdzinoši vieglākos darbus, bet, ja tēvam Jānim bija brīvs laiks un viņš atnāca tam palīdzēt, tad nu jau uztraucās tēvs Georgijs. Tu jau tā daudz strādā. To arī es varu pats paveikt. Būs labāk, ja tu atpūtīsies. Vienā no šādiem atmiņu brīžiem par tēva Gabriela vaigiem ritēja asaras. Tēvs Jānis bija labs, ļoti labs, vienkāršs cilvēks. Nekad uz tevi nesadusmosies un bargi nerunās. Cita lieta tēvs Georgijs. Viņa rakstura galvenā iezīme bija gudrība, pavisam īpaša gudrība. Pret mani viņš bija stingrs. Tikko es pabeidzu vienu darbu, uzreiz liek pie nākamā, un tā līdz pašai tumsai. Gulēt es gāju tā noguris, ka aizmidzis vienā pozā, es tajā pašā pozā modos. Tēvs Jānis reizēm pārmet tēvam Georgijam:
Žēl viņa, Georgija, pažēlo nedaudz, viņš taču ir bērns. Patiesi tēvs Jānis mani pastāvīgi žēloja, un es no savas puses ar visu savu bērnu sirdi viņu kaut kā īpaši iemīlēju. Bet vai es kaut reizi par tēvu Georgiju kaut ko sliktu nodomāju? Nekad. Kā es sev varētu ko tādu atļauties? Es jau no paša sākuma zināju, ka man ir darīšana ar Dievu svētajiem vīriem. Vienkārši kopā būšana ar tēvu Jāni man sagādāja patiku, jo viņš vienmēr man žēloja, bet pret tēvu Georgiju es izturējos pavisam ar citādāku cieņu un svētību. Kad biju kopā ar viņu, vai kad viņš mani uzlūkoja, es sekoju līdzi visām savām kustībām un pat nodomiem. Tēvam Jānim par mani viņš teica: nežēlo bērnu Jāni, tā no viņa nekas nesanāks. Pagāja laiks, un kaut es arī tēvu Jāni mīlēju pat stiprāk nekā pats sevi, bet vienīgi tad, kad nokļuvu cietumā un trako mājā, tajos elles kambaros, un iestājās grūti laiki, es pilnībā saskatīju un novērtēju tēva Georgiju gudro darbu un lielo mīlestību pret mani. Šāda mīlestība nav novērtējama, mans tuvākais. Atmaksāt tādu var vienīgi ar mūžīgo pateicību. Kur un kā Vasiko dzīvoja pēc Betānijas, mums nav zināms, bet mēs dzirdējam, ka drīz vien pēc aiziešanas no Betānijas viņu pie sevis mājās dzīvot pieņēma viena laba sieviete vārdā Margo. Pēc aiziešanas no Betānijas naktis es pavadīju Tbilisī. Togad bija barga ziema. Kā nu varēju, es atradu un iekārtoju naktsmītni un aizmigu. No rīta saulē austot garām gājuma viena laba sieva Margo. Viņa mani pamanīja un ieraugot nakšņojošu uz ielas šādā augstā laikā apžēlojās un nepagāja garām, pamodināja, iztaujāja par mani, un kad saprata, ka es nekādā gadījumā mājās neatgriezīšos, paņēma pie sevis. Tā un tā, man ir zēns tava vecumā, jūs būsiet kopā. Margo izrādījās Tbilisī pazīstama zilniece. Tas Vasiko nepatika, bet pēc neilgām pārdomām viņš nosprieda. Par to uzzinot, man kļuva jocīgi, bet es nevarēju nenovērtēt viņas labo sirdi. Te bija jābūt pacietīgam. Kad nāca cilvēki, viņi no sākuma palūkojās augšup un pēc nelielas pauzes sāka zīlēt, bet reizēm teica: šodien nedrīkst, un cilvēkiem atteica. Es arī reizēm lūkojos augšu, bet tur neko neredzēju. Laiks gāja, un mani darīja nemierīgu, ka šāds labs cilvēks atrodas maldos. Reiz Margo bija augsta temperatūra, viņa gulēja gultā un nervozēja. Saka, rīt atnāks cilvēki, ko ar viņiem darīt. Kad es par to uzzināju, sacīju: nebaidies, es rīt pieņemšu cilvēkus, lai tas tevi nesatrauc. Viņa nobrīnījās par manis teikto un nesaprata, ko es esmu pateicis, bet neko citu man tā arī neatbildēja. Nākošajā dienā es uz Margo galda izliku ikonas un palūdzu palīdzību Dievam. Visus atnākušos es pieņēmu vienlaicīgi, sludināju viņiem par Kristu, par pareizticību un par dvēseles pestīšanu, pārliecināju par baznīcas dzīves nepieciešamību un skaidroju, ka ejot pie zilnieces viņa dara lielu grēku. No Dieva mans saprāts kļuva tāds, ka man pavērās viņu dzīves, ka vērsos pie viņiem uzrunājot katru vārdā, runāju ar viņiem par viņus pavadošajām briesmām, par kurām viņi man nebija stāstījuši, un par grēkiem, kurus nožēlot viņi pat nebija iedomājušies. Ieteicu viņiem doties pie garīdznieka uz grēksūdzi. To visu ieraugot, cilvēki bija pārsteigti un runāja: mēs nekad neesam neko tādu redzējuši un dzirdējuši. Par Vasiko rīcību visvairāk no visiem bija izbrīnīta Margo. Cilvēki Vasiko atstāja daudz naudas, bet viņš to atnesa un atdeva Margo. Neparastā notikuma izbrīnīta zīlētāja Margo pasauca viņu un jautāja: dēliņ, no kurienes tu tā runā? No Dieva, atbildēja Vasiko.
Sarunas laikā Vasiko piesēda uz Margo gultas un viņai smalki izstāstīja, kādi ir viņas grēki. Teicu, ka zīlēšana Dieva priekšā ir milzīgs grēks, un to, kurš pie tevis atnāk, to arī grūd iekšā šajā grēkā. Ar šādu rīcību tu sagrēko divreiz. Pirmām kārtām tu zīlē un grēko, otrām kārtām cilvēkiem, kuri nāk pie tevis, tu dod iemeslu grēkot. Par to Kungs saka, nav iespējams, ka apgrēcība nenāk, bet vai tam, caur ko tā nāk, tādam būtu labāk, ja tam ap kaklu apliktu dzirnakmeni un to nogremdētu jūrā, nekā tas apgrēcinātu vienu no šiem mazajiem. Tā sacīts Lūkas evaņģēlijā. Gan pār zilnieci, gan pār viņas apmeklētājs stāv Sātans un smejas par viņiem, priecājas, ka šie cilvēki nonāk baznīcas epitēmijā, tas ir sodā. Margo patiesi izrādījās esam Dieva draugs, un pēc tam, kad Vasiko bija ar viņu aprunājies, zīlēšanu pameta. Tas, ka Margo pārstāja zīlēt, toreizējā Tbilisī radīja daudzu nepatiesu baumu cēloni, ka zīlnieču aprindās, tā arī cilvēku vidū, kuri tās apmeklēja. Vasiko Margo sīki un smalki izskaidroja par ticību un baznīcu, izskaidroja svēto ikonu nozīmi, un kā jau pieklājas, tā skaisti izvietoja vienā no istabas stūriem. Pēc šī atgadījuma Margo atrada sev bikstēlu un sāka apmeklēt baznīcu. Ir teikts, ka labais nepazūd velti. Dievs caur Vasiko Margo atlīdzināja 100-kārtīgi. Bija jau 3 mēneši, kā Vasiko atstāja mājas. Galu galā viņa māte Barbara nemitīgu meklējumu rezultātā un ar ticīgo draudzes locekļu palīdzību, ar kuriem Vasiko uzturēja kontaktus, viņu atrada un atveda atpakaļ uz mājām. Pēc tam, un līdz pat Margo nāvei, pateicīgais tēvs Gabriels iespēju robežās viņu apmeklēja un interesējās par viņas dzīvi. Nabaga tava māte, kad tu nedzīvo kopā ar viņu, viņa teica Vasiko. Un patiesi, Barbara nenogurusi meklēja dēlu. Kaut tikai tu atgrieztos mājās, un tad, lai notiek pa tavam, es tavai izvēlē vairāk netraucēšu, teica māte, nopriecājoties par dēla atkal ieraudzīšanu. Tad, protams, no mātes un dēla puses tika lietas gaužas asaras, bet galvenais ir cits. Dievs priekš mazā svētcīnītāja visu ļoti labi sakārtoja. Pēc Vasiko aiziešanas no mājām Barbara ļoti nožēloja savu pārāk stingro attieksmi pret dēlu, un kaut arī viņa vēlāk līdz noteiktam laikam nebija viņu izvēles piekritēja, tomēr mātes mīlestība uzveica viņas principiālo nostāju, un mīlestības dēļ viņa piekāpās dēla izvēles priekšā dzīvot vienīgi Kristum. Žēlīgais Dievs izlēma pārtraukt šo smago pārbaudījumu, pamācīja viņu un atgrieza atpakaļ dzimtajās mājās. Barbara pret dēlu nekad vairs neizturējās tik bargi, bet visu laiku pamācīja un teica, dēliņ, tu esi skaists, tādu puišu kā tev nav daudz, kam tev tikai ticība vien atstāja to, dzīvo kā visi. Šie vārdi Vasiko bija sveši un gāja gadi, bet viņš nepameta savu garīgo dzinuli atrast Kristu. Ikvienu mājas darbu, ko viņam uzdeva māte un ko viņš varēja paveikt, Vasiko paveic akurāti un ar savu darbu iespēju robežās palīdzēja ģimenei. Kara gados sāka kopā ar māti strādāt gaļas kombinātā. No turienes viņa nes ārā traukus, vārīja ziepes, pārdeva tās un no tā iztika. Pēc kara atkal bija neciešams trūkums. Patēvs šajā pašā rajonā atvēra maizes ceptuvi un paņēma Vasiko darbā. Kādu dienu patēvs smagi saslim un savā vietā uz ceptuvi pārdot maizi nosūtīja Vasiko. Viņa vecākā māsa atceras. Ieraugot nabadzīgu un bada nomocītu cilvēku, Vasiko maizi deva bez maksas, bet cilvēki izbrīnījušies runāja. Kas tas tāds, kurš šādā laikā cilvēkiem dod maizi bez maksas? Patēvs bija pieticīgs cilvēks, viņš zināja, cik laba sirds ir Vasiko, un neko viņam neteica. Kādu dienu,
Kad Vasiko strādāja ceptuvē, pie viņa atnāca kaut kāds tirgotājs un piedāvāja: dod man maizi, es to pārdošu dārgi, bet tev naudu uzmetīšu pa virsu noteiktajai cenai. Vasiko kategoriski atteicās, un tirgoni apņēmīgi izvadīja pa durvīm. Redzot, ka ar Vasiko viņam nekas nesanāks, tirgotājs ieradās mājās pie patēva un darījumu tagad piedāvāja viņam. Es piedāvāju labu darījumu, bet viņš atsakās. Vasiko arī bija tur, tirgotāja parādīšanās, un saruna viņu satrauca, un viņš patēvam pateica: tikai tas vēl trūka šiem nelaimīgajiem cilvēkiem. Labāk vispār pa velti izdāļāšu maizi, bet viņam nedošu neko. Ko bija darīt? Nekas tirgonim nesanāca. Drīzumā patēvs nomira un ģimene nonāca lielā trūkumā. Tikko spēja savilkt galus kopā. Neskatoties uz to, Vasiko sirdī pret cilvēkiem neapdzisa līdzcietības un žēlsirdības jūtas. Reiz, kad viņš atgriezās no tirgus uz ielas, ieraudzīja nabagu vecīti, piegāja pie viņa, pavadīja līdz mājām un viņam atstāja visu tirgū nopirkto. Domājams, ka viņa dzīvē šādu gadījumu nav bijis maz. Brīvajā laikā kaut reizi mēnesī viņš Betānijā noteikti apciemoja savus mīļos tēvus. Pie viņiem palika 3 dienas vai nedaudz ilgāk, saņēma garīgo barību, nedaudz palīdzēja darbos un pēc tam atgriezās mājās. Savdabīga viņa rakstura īpašība bija tā, ka viņš īpaši mīlēja apmeklēt klosterus un dievnamus, lielāko daudzumu no kuriem varas iestādes bija slēgušas, un ja arī daži no tiem vēl darbojās, bet tas bija pavisam neliels skaits, tad tā bija Dieva žēlstības izpausme, nevis valdības nopelns. Vasiko jau bija pieaudzis 16-gadīgs jauneklis, kad nolēma apmeklēt Martkopskas pestītāju klosteri. Viņš nolēma doties kājām neēdis, jo domāja, ka klosterī nonāks vēl gaismiņā. Ceļš izrādījās garāks, nekā viņš savā neziņā iedomājās, un bija atnācis jau 2. rīts, kopš viņš pēdējo reizi bija ēdis. Nesen no vīnogu laukiem bija novākta raža, bet tur un šur vēl bija pamanāmi daži ķekari. Viņš nodomāja noplēst kaut vai vienu ķekaru, bet baidoties, ka to var uzskatīt par zādzību, turpināja ceļu. Zaudējis spēkus no bada, viņš pie sevis nodomāja: būtu jau tagad rieciens maizes ar sieru, un patiesi viņa vēlēšanās piepildījās. Nedaudz pagājies, viņš novāktajā vīnogulājā ieraudzīja 2 cienījamus vīrus, kuru uz klosteri ejošajam Vasiko pamāja roku un teica: nāc nu šurp, ceļiniek, tu droši vien esi izsalcis, svēta lieta, pievienojies mums. Es pienācu klāt, skatos, viņiem ir maize ar sieru, tieši tādu, kādu es gribēju, un vēl nedaudz vīna. Viņi pabaroja ar maizi un sieru, iedeva nodzerties nedaudz vīnu un jautāja: uz kurien tu dodies? Es pateicu, uz kurieni. Viņi pamāja ar galvu un turpināja: labi, ej, tev vēl tāls ceļš priekšā, nekavējies. Es gāju, bet nekādi nevarēju tikt vaļā no domām. Man viņu ārējais izskats un apģērbs šķita dīvains. Viņi bija līdzīgi mūkiem, bet, kad es ieminējos par klosteri, viņi tam nepievērsa nekādas uzmanības. Es arī nolēmu, ka neko viņiem nejautāšu. Nedaudz pagājies, es neizturēju un pagriezos atpakaļ, lai vēlreiz uz viņiem palūkoties, bet mani pārņēma pārsteigums. Viņu tur vairs nebija, un arī nekur apkārtnē tos neredzēju. Uzkāpis līdz klosterim, es tur satiku cienījamo mūku tēvu Aifalu un izstāstīju viņam šo dīvaino notikumu. Viņš nopriecājās, pacēla rokas pret debesīm un teica: dēliņ, tev parādījies tēvs Antonijs. Šeit mēs savu stāstījumu nedaudz pārtrauksim un pastāstīsim par tēvu Aifalu.